Labdien visiem Latvijā un pasaulē, un kas vēlas uzlabot savu veselību. Šodienas jautājums bija, kā uzlabot redzi ar aktivātoru. Man ir tāda ierīce, šūnu aktivators. Viņu lieto pa kanāliem, pa meridiāniem, jo pa kanāliem iet enerģija, un tur, kur iet enerģija, tur ir laba asins plūsma un limfas darbība. Vispirms es jums pastāstīšu par produktiem, kā jūs varētu uzlabot savu redzi, un pēc tam es jums pastāstīšu, kādi kanāli ir atkarīgi, lai jums būtu laba redze. Vispirms es sākšu ar liņķi. Liņķi ir redzēji, ausīm, smadzenēm, redzēji, vienu kapsuliņu no rīta. Tad ir rozes pasta, 2 centimetri no rīta, siltā ūdenītī, apmēram no 5 līdz 7, jo tad strādās harnu trakts. Viņš ļoti labi uzsūcās. Tad ļuvēja tēja no 16, pusotrs litrs līdz pulkstens 16. Ja? Un jādzer ir siltu. Ļoti labi ir kalcijs ar selēnu, celzi un cinku. Ja? 2 kapsuliņas 2 reizes dienā. Tad ļoti es jums ieteiktu mūsu pašu ražojums, tas ir pluškoks ar pīlāčiem, tur ir iekšā odziņš, viņš ir imunitātei, viņš ļoti paceļ imunitāti, ja? 1 tejkarotiņu uz 1 glāzi ūdens, bet var arī, 1 tejkaroti 2 reizes dienā. Uz nakti es jums ieteiktu attīrošo tējas pulveri, jo redzes stāvoklis ir atkarājis no kāda stāvoklis jums ir kuņģa zarnu traktā, sevišķi aknās un žultspūslī. Tad ir vēl labas atsauksmes ir par grafēna brillēm. Viņas ir mums no kāda aprīļa mēneša. Viņas lieto, ja jūs esat pie datoriem, pie planšetēm, ja jūs ilgstoši strādājat ja jums ir darbs saistīts ar planšetēm un datoriem. Tās ir zilās gaismas aizsargājošās brilles. It sevišķi skolniekiem, bērniem, grāmatvežiem, ekonomistiem, visi, kas sēž pie datora. Un ja jums lielas problēmas ar redzi, tad es ieteiktu peptīdus un kardicepsu. Ja? Peptīdus un kardiceps, te ir tādi pulverīši, viņas lieto 1 pulverīt dienā, vai 1 pulverīt var sadalīt uz 2-3 dienā. Kardiceps ir zilais, sarkanais un zaļais. Šeit ir sarkanais, viņi parasti lieto pašā sākumā. Iekšā ir 6 pudelītes un 1 pudelīte vai var 1 dienā vai 1 pudelīte uz 2 dienām. Tur ir tāda trubiņa, viņi iesūc un patur mutē. Viņš iedarbojas uzreiz momentāli. Ja jums ir šūnu aktivators, ko jūs varat iegādāties pie mums, tad ir 4 kanāli. Pirmais ir Dumai, viņš sākās no nabas uz leju, cauri starpenēji, uz augšu, te uz leju, viņš beidzās augšlūpā, tad sākās ženmai, akal uz leju, par vidu, uz leju, un beidzas zem nabas. Tas ir viens kanāls. Otrs kanāls ir urīnceļu kanāls, kas atbild par to, lai jums būtu laba redze. Viņš sākās pierē starp uzacīm. Iet uz augšu, pāri galvai, uz leju, tad mugurkaulam pa abām pusēm, pa vienu pusi un pa otru pusi. Un iedomājieties, ka tas ir aktivators, jūs viņu šitā te uz leju, tad viņš iet pa vienu kāju uz leju,
uz leju, uz leju, uz leju, uz leju un beidzās mazā pirkstiņā. Un tad viņš atkal iet pa otru kāju uz leju. Uz leju, uz leju, uz leju, uz leju un beidzās mazā pirkstiņā. Tad nākošais kanāls, no kā ir atkarīga redze, ir nieru kanāls. Ja, viņam te ir tāda. Šeit viņš sākās, iet pa kājām, bet abās kājās šeit viņš sākās, iet uz augšu, uz augšu, uz augšu. Jā, šeit ir tāds sazarojums, te ir ļoti tādi svarīgi punkti, tāpēc es saku, vienmēr vanojiet kājas, iet uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Šeit viņš iet uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Te viņi abi divi satiekas, viens no vienas kājas, otrs no otras. Tad viņi iet cauri starpenei. Un no starpenes iet uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Šeit viņi sadalās atkal divās daļās. Tur, kur ir sauspinums, viena daļa iet uz atslēgas kaulu, vienu, otra daļa. Otrs atzars iet uz otru atslēgas kaulu. Tas ir trešais kanāls. Un ceturtais kanāls, no kā ir atkarīga redze, tas ir žultspūšļa kanāls. Un ļoti daudz, piemēram, ir pacienti, kuriem saka, man ir slikta redze, man ir slikta dzirde, bet viss ir atkarājās, kā jums tie 4 kanāli strādā. Ja jums necirkulē, šeit nav, teiksim, enerģija, te jums tur arī slikta asinsrite un limfa. Un žultspūšļa kanāls sākās no acs, iet uz leju, tad iet uz augšu, tad iet atkal uz leju, viņš iet apkārt ausī, tad viņš iet uz augšu, šeit līdz pieres vidum, un tad no pieres vidus iet uz leju. Parasti, kad taisa bankas, te visiem sāp, iet uz leju, pāri atslēgas kaulam, iet uz padusēm, pēc tam iet šeit uz šeit, un tad atkal uz iekšpusi, un atkal šeit, un pa kājas sāniem iet uz leju. Ja jums ir aktivators, tad vienu dienu pats galvenais kanāls ir pa vidu, tas ir Dumai un Žeņmai, vienu dienu Dumai, Žeņmai, urīnceļu kanālu un nieru kanālu. Un otrā dienā atkal Dumai un Žeņmai, kas ir pats galvenais kanāls, tad aknu kanālu un žultspūšļu kanālu. Vienu dienu vienu, otru dienu otru, vienu dienu vienu, otru dienu otru. Tā pamēģināt 3 mēnešus, un tad jūs aiziet pie acu ārsta uz pārbaudi. Lai jums laba redze, lai jums redzamība tāda, ko citi neredz.